jādara labāk. Ir skaidrs, ka aizsardzības ministrijai ir ļoti daudz vienlaikus darām uzdevumi. Tas ir saprotami. Te ir skaidrs arī tas, ka tam dialogam un tai skaidrībai vienkārši sarunai ar uzņēmumiem un uzņēmējiem ir jābūt. Mēs esam par šo runājuši arī ar aizsardzības ministru. Viņš man ir skaidrojis, ka vienā otrā gadījumā vienkārši bruņoties spēku un aizsardzības ministrija saka, to, ko mums piedāvājums īsti nevajag, mums vajag kaut ko citu. Es to saprotu, bet tad izrunājieties. Un es domāju, ka šeit tomēr, es arī pats vienā brīdī plānoju, man tagad, jāsaka, diezgan tas kalendārs ir tagad sablīvējies tuvākā nedēļa laikā. Pats arī domāju tikties vienā brīdī ar aizsardzības industriju. Es arī centīšos veicināt šo sarunu, bet, protams, ka es arī, tāpat kā daudzi, gribētu redzēt mazāk birokrātijas. Saprotu, kāpēc viņi dažreiz veidojās. Tur pat nebija runa par birokrātiju. Tur bija runa par to, vai mums pietiek kompetences tajā aizsardzības resorā, kurš 220 miljonu līgumu slēdza, lai šito ļoti kvalitatīvi menedžētu. Nē. Viena lieta ir birokrātija, otra lieta dabīgi, ka kaut kādām jaunām lietām tā kompetence no zila gaisa nenokritīs. Jā, protams, tas ir arī jautājums par to, kas ir tie cilvēki. Bet, ziniet, es jau arī tagad, man ir bijusi pieredze starpā gan birokrātijā, aizsardzības ministrijā, gan politikā. Es arī redzu vienu citu tendenci. Mēs dažreiz to kompetenci arī pat savā ziņā kaut kur iznīcinām, tāpēc, ka tu vienreiz vai divreiz mācību procesā esi nokļūdījies, tad tu dabūni tā pasēji, ka tu vairs nedarīsi neko.